apspriežam A kategorijas. Jā. Šobrīd mēs apspriežam cianitamīdu iesniegumu A kategorijas piesārņošanas degvielas atļaujas saņemšanai. Tātad šī ir konkrēti viena tikai sanāksme, ar šo sabiedrisko apspriešanu nebeidzās. Kā šeit arī zemāk norādīts, tad viņi norit līdz 4. janvārim 2028. gadam. Attiecīgi visi jautājumi un komentāri, tad, protams, jūs varēsiet sūtīt līdz šim brīdim. Tad par dienas kārtību man, diemžēl, tad jābūt vēlreiz būs robežu novada domas pārstāvjiem ierobežots pateikt, un pēc tam tad pateikšu, kāda ir šīs sanāksmes, kā mēs organizējam, kādā veidā ir šī kārtība. Un tad pat prezentācija par pašu uzņēmumu, par paredzēto darbību un arī par jūsu iespējām iesaistīties atļauju saņemšanas procesā. Un ka pēdējā sadaļa būs jautājumu un komentāri. Es lūdzu vēlreiz Jāni. Nu šajām citēs, ja? Vakar. Tātad, kā es jau iepriekš teicu, pirms ABC kategorijas izteikšanas, iesniegšanas iesniegums tiek izvērtēts, tiek izvērtēts no dienas puses un attiecīgi skatoties, cik liela ir šī kategorijas pieprasījums, tad dienas izvērtē, vai ir nepieciešams sabiedrības iesaist un rīkot publisko apspriešanu. Tāpēc šī ir iesniegums uz A kategorijas piesārņojošo darbību, kas ir tātad liela, ja? Vai arī sabiedrības varētu iepazīties ar uzņēmumu tālākās attīstības apjomiem un lietām. Tā kā šī sabiedriskā apspriešana tiek rīkot no valsts vidas dienas puses, tad attiecīgi nodot tālāk vārdu sabiedrības pārstāvjiem, uzņēmumu pārstāvjiem par prezentāciju. Jā, liels paldies. Jā. To, ko es gribēju pateikt, ka mums sabiedriskā apspriešana ir obligāta, ņemot vērā kā noteikuma prasības. Protams, tad valsts dienas mums arī šo atgādināja. Attiecīgi, ka mēs arī esam šajā procesā. Par jautājumiem, tad kādā veidā mēs viņus uzdosim, tad sanāksmes laikā būtiski pēc prezentācijas, tāpat tās arī attālināti, kas ir pieslēgušies. Tātad tur MS Teams vidē, kas ir pieslēgušies, tad ir iespējas pieteikties, paceļot roku vai spiežot podziņu reizi. Un tāpat tās ir iespējas uzdot šos jautājumus tērzētavā, jeb čatā. Tas, kas ir svarīgi, ko mēs arī pirmīgi nepateic, sanāksme tiek ierakstīta, un arī šis sanāksmes ieraksts būs pieejams pēc tam. Vēl viena lieta, ko es arī nepateicu, ka sanāksmes telpas ir rezervētas uz 2 stundām, tad attiecīgi arī paredzēts, ka šī sanāksme ir ritēs 2 stundu garumā. Un arī tie, kas tad uzdos jautājumus, tad lūdzu identificējiet sevi, nosauciet vārdu izvārdu, iedzīvotājs vai varbūt tās kaimiņu uzņēmumus tikpat labi. Arī attiecīgi lūdzu šādā veidā tad ievērot šo kārtību. Jautājums, protams, ir uzdot daudz dažādos veidos, arī savus komentārus izteikt un arī savus viedokļus, varbūt tās savus nosacījumus atļaujai. Tad tie, kas vēlas, tie var, protams, uzreiz rakstīt uz mūsu uzņēmumu e-pastu litamīt.lv. Līdz 2. janvārim tad mēs šos jautājumus izskatīsim un arī sniegsim atbildes uz katram adresātam. Un arī, protams, mēs viņus apkoposim un iesniegsim valsts vidas dienestā. Bet, ja jūs nevēlaties mums rakstīt, jūs, protams, varat rakstīt uzreiz uz atļaujas pārvaldi, izteikt tur savus viedokļus vai nosacījumus izvirzīt. Vai varbūt tās komentārus izteikt. Un tur tad attiecīgi ir informācija šeit norādīta, tad e-pasts ir af@vvd.gov.lv, vai arī rakstiski rakstīt arī uz Rūpniecības iela 23 Rīgā. Un vēl viena lieta, mums arī tagad sākumā bija nelielas tehniskas problēmas ar skaņu. Jūs arī noteikti par to varat rakstīt, sūdzēties arī valsts dienestā no 12. līdz 20. decembrim.
Tad arī atļaujas pārvalde izskatīs, vai tas ir tiešām, mēs neesam ievērojuši tādu procedūru. Tad mēs atgriezīsimies atpakaļ uz nākamo sabiedriskā apspriešanu faktu, ja nebūs kārtībā. Tad par pašu iesniegumu. Pats iesniegums satur to informāciju, ko nosaka Ministrijas kabinetes noteikumi, tāda 1082. Protams, ka šeit ir minēts 5 sadaļas, bet skaidrs, ka tur ir daudz vairāk šīs informācijas, gan arī hidroģeoloģija, geoloģijas, apkārtnes novērtējums tā tālāk. Bet, teiksim, svarīgākās lietas, protams, ir tas, kas uzņēmumā tiek plānots darīt, kāds ir izējmateriāli, ķīmisko vielu apjomu, enerģijas patēriņi. Un tad, kā es arī iepriekš minēju, tad vides piesārņojums, protams, ir pats svarīgākā daļa, kas principā izriet no šīs izējmateriāla, vai, teiksim, no atkrituma pārstrādes apjoma. No šī tiek viss arī aprēķināts, kāds varētu būt ietekmes uz vidi. Tad balstoties arī uz tā, kādas ir šīs ietekmes, tad mēs arī nosakām nepieciešamo monitoringu, kas būtu jāveic šajā konkrētajā uzņēmumā vai teritorijā. Tad, protams, kā liels un svarīgs sastāvdaļas, kas vienmēr tiek vērtēts skurpulāzi no valsts līdz dienesta puses un arī tikai no iedzīvotāju puses, ir gaisa piesārņojuma novērtējumi. Projekts, kas principā balstās uz teorētiskiem aprēķiniem, bet arī, protams, ir atsevišķos gadījumos var balstīt arī uz mērījumiem, un arī pēc tam tiktu rēķināts šī emisijas piesārņojuma izskuriens. Arī šajā reizē bijām vērtējuši smakas, tas ir no jaunas darbības, tas arī mums ir iekļauts iekšā, tas mums bija jāpēr, kāds varētu būt iespējamās smagas koncentrācijas kopā ar esošo polu. Un tad arī ir vērtēts arī trokšņa novērtējums, bet reiz varam pateikt, ka šis trokšņa novērtējums tiks aktualizēts, jo viņš jau ir nedaudz novecojis, bet, teiksim, no sūdzības ziņā no trokšņa piesārņojuma nekad nav bijušas problēmas uzņēmumā. Un tad šis iesniegums ir pieņemts šī gada 7. novembrī atļaujas pārvaldē, un tad ir attiecīgi no šī perioda mums ir gan sabiedriskā apspriešana jārīko, gan arī valsts dienests izstrādā šo atļauju. Ņemot vērā arī, protams, iedzīvotāju jautājumus, komentārus, varbūt ir kāds nosacījums. Par atrašanos vietu, tad tā ir Kaudīša iela 59 Stupņu pagastā robežos. Visu klātesošajā zina šo teritoriju, tie, kas nezina, ja, protams, var atrast arī šo informāciju internetā. Tātad par pašu uzņēmumu. Tāds kā vispārīgais raksturojums, tad nedaudz no vēstures. Uzņēmums jau strādā vairāk kā 15 gadus, bet, jāsaka, ka šos 13 gadus uzņēmums ir strādājis tā diezgan ar nelieliem apjomiem, varbūt arī tāpēc šis uzņēmums iepriekš nav bijis zināms, bet, līdz ar darbības uzsākšanu jaunā teritorijā, Kaudīša ielā 59, kopš 2024. gada sākuma. Mēs gan ātrāk sākām, bet faktiskā darbība sāka 24. gada sākumā. Principā tie apjomi ir bijuši diezgan lieli. Un, attiecīgi, mēs šobrīd esam viens no lielākajiem būvniecības pārstrādātājiem arī Latvijā, varētu teikt. Tad sākotnēji uzņēmums bija kā būvniecības atkrituma pieņemšanas laukums, attīstot arī pašu pārstrādi, ne tikai pieņemot, bet arī pievienot arī kādu vērtību, atgriezt atpakaļ, teiksim, šos materiālus otrreizējā dzīvē. Tāpat tās arī tika sākts jau iepriekš arī koksnes atkrituma šķeldošana, un tas arī tiek turpināts, bet tie apjomi paliek līdzinājos apjomos. Un tāpat uzņēmums paredzējis uzsākt jau 23. gadā ar tādiem plāniem NAIK, vai teiksim, kurināmo ražošanu, kas ir no atkritumiem iegūtais kurināmais. Tad kā jau, kāpēc mēs esam šeit, tieši tikai tāpēc, ka darbība tiek attīstīta un arī attiecīgi mums tiek piemērot šī A kategorijas darbība, iepriekš bija B kategorijas. Tā kā mēs palielinām visus apjomus, bet lielākajai daļai no šiem ražošanas
procesiem. Tad, attiecīgi, jā, mums, protams, izmantojam gan jaunākas tehnoloģijas, gan arī attīstam esošās un pilnveidojam un attīstam viņus. Un tad, jā, protams, kā es arī pirmā jau teicu, ka uzņēmums strādā nepārtraukti uzlabot šo atkritumu šķirošanu, pēc iespējas vairāk mēģināt arī atgriezt atpakaļ otrreizējā dzīvē izējmateriāls, ko varētu izmantot vienalga kaut vai ceļa būvē vai varbūt tās kādā citos būvu objektos. Nu, tad tas galvenais ir tas mērķis, lai mēs varētu samazināt šos apglabāšanas apjomus Getinga poligonā. Un kas ir svarīgi, jā, ka, protams, mums arī ļoti labas attiecības ar blakus esošajiem uzņēmumiem, ne tikai Getinga poligonu, kad arī ir tādas kravas, kas mums tiek atvestas, un mēs viņus nevaram pārstrādāt, un mums nav nepieciešamā, teiksim, resursi, mēs, protams, šīs kravas nogādājam uz citu pārstrādes uzņēmumu, tad, attiecīgi, mēs šādā veidā arī sadarbojamies ar blakus esošajiem uzņēmumiem. Tā, par esošo darbību, daudz jau zina, mums klātas ir šeit, kas ir atnākuši šeit uz vietas. Nu jā, tad sākotnēji bija pieprasīta B kategorijas darbība, 22. gada vidū bija saņemta šī atļauja, bet, kā jau es teicu, ka faktiski uzņēmums sāk strādāt tikai no 24. gada sākuma. Visu šo brīdi tika veikta iekārtu uzstādīšanas, regulēšanas darbi un tamlīdzīgi. Un tad, jā, kā es arī teicu iepriekš, tad mērķis ir savākt šos atkritumus, pārkraut, uzglabāt, šķirot, drupināt, sijāt, un tad arī poksnē šķeldot konkrēti. Un tad arī, protams, šī gatavā materiāla uzglabāšana ir nepieciešama. Viss, kas arī notiek šajā teritorijā, un arī vispār lielākoties šī darbība arī paliks tāda pati arī uz ārkategoriju, tikai ar lielākiem apjomiem. Tātad esošajā situācijā arī šī brīža atļauja paredz, ka mēs varam pieņemt un šķirot būvniecības atkritumus līdz 122,500 tonnām gadā. Un tā skaitā arī varam drupināt 36,000 un arī sijāt 111,100 tonnas. Par šķeldošanu, par koksnes atkritumu pārstrādi 30,000 tonnas. Kā līdz šim pieteikti arī paliek, un faktiskajā dzīvē mēs šāds apjoms nesasniedzam, tāpēc arī mēs neplānojam, ka šos 30,000 tonnas mēs arī pārsniegsim tuvāko gadu laikā. Un arī atļaujā tad ir iekļauta arī naika ražošana līdz 10,000 tonnām gadā. Mēs ar šī brīža iekārtam to varam mierīgi nodrošināt, strādājot 8 stundas dienā. Faktiski mēs jau šobrīd jau saražojam šādu apjomu, jau, teiksim, 800-900 tonnas mēnesī, kas faktiski arī ir šis gada apjoms. Bet arī naiku mēs faktiski esam uzsākuši ražot šī gada vasarā. Tātad par plānotajām izmaiņām. Kā jau nedaudz ieskicēju, ir plānots jaunas tehnoloģijas, iekārtas, un, protams, arī metodas mainās, ņemot vērā, ka uzņēmums laika attīstās un redz varbūt tās kaut kur savas kļūdas, kur kaut kas neiet kā vajadzētu, varbūt tās, kur varētu atgūt kaut ko vairāk. Protams, ka šīs iekārtas tiek modernizētas, arī metodas tiek mainītas, un arī, protams, pēc citām darbībām ir plānots arī, lai šos apjomus varētu nodrošināt, ka mums ir jāsāk arī strādāt un nepārtraukt. Tad, attiecīgi, arī naika ražošanai šī darbība ir nepieciešama nepārtrauktā ciklā. Jā, nu tad arī, kas šobrīd ir iesniegts valsts vidas dienestā, tad, protams, atkritumu klases ir palielināts diezgan būtiskā, teiksim, spektrā, ja tā var teikt, varbūt nevis, kaut kāds jauna kvotas, kas nākuši klāt, protams, ir daži atkritumu veidi, kas ir mazos apjomos, bet ņemot vērā nepieciešamību pārstrādāt dažādu veidu atkritumus, mēs redzam iespēju, ka mūsu iekārtas to var nodrošināt. Tāpēc skatāmies, kāda situācija tirgu, kāds ir pieprasījums, un arī attiecīgi mēs arī reaģējam, cik un ātri spējam, bet ņemot vērā kāda atļaujas izsniegšanas procedūra aizņem ļoti ilgu laiku. Mums jau ir
jo citas nepieciešamības parādījušās, un varbūt tās, ka dažas, kas pat ir iekļautas, iespējams, ka drīz pat arī nebūs vairs aktuāls. Par apjomiem tad kopumā mēs gribam palielināt līdz 425 tūkstošu tonām šo apstrādājumu būvniecības atkritumu un grunts apgrozījumu. Tad līdzinējos 122 tūkstošu vietā mēs palielinām gandrīz par 4 reizēm. Un jā, tad arī tas, kas atļaus iesniegumā lasāms, tas iespējams daudziem varbūt arī izraisīs jautājums, un jau ir izraisījuši jautājumu arī no domas pārstāvju puses. Tad jaunas darbības ir stikla šķiedru atkritumu priekšapstrāde, tā nav, teiksim, pārstrāde, jo mēs pārstrādāt nevaram. Atkritumu status viņam noņemt īsti nevaram, tad plānots ir sasmalcināt šos stikla šķiedrus atkritumus un nodot būvniecības uzņēmumiem, tālāk ražojot dažādas būvizstrādājumus. Bet tur arī, protams, ir citi varianti. Šobrīd ir šāds plāns un arī, iespējams, arī būs vēl cits, bet, teiksim, tā tālākā pārstrāde mums nekamīgi nenotiks. Ja mēs neesam, teiksim, būvmateriālu ražotājs. Kā jaunu, teiksim, betonu izstrādājumu ražotājs, piemēram. Un tā vēl kā jauna darbība šeit arī, kas varētu izraisīt jautājumus, ir augsnes auglības uzlabošanas materiālu izgatavošana. Teiksim, tas tāds vairāk ir eksperimentālā veidā ar salīdzinot nelielu apjomu. Ja šī darbība aizies, teiksim, būs pieprasījums, tad, iespējams, šī apjoma būs daudz lielāka, tad mums arī būs jāmeklē cita vieta, kur to varētu arī veikt. Un jā, tad svarīgākais, ka mēs taisamies arī, protams, palielināt naita ražošanas apjomus. Esam ielikuši 200 tūkstoši tonnas, tas ir tāds absolūti tāds optimistiskākais variants. Šobrīd Latvijā pēc tādiem apjomiem nav nepieciešamības, bet mēs skatāmies uz nākotni, lai mums nav jāgrož šie atļauj ik pēc pāris, nezinu, tur gadiem vai ik pēc gada. Mēs vienkārši gribam šo apjomu nodrošināt šobrīd. Tas ir jāņem, tas vairāk, tas apjoms būs diezgan grūti sasniedzams. Bet šobrīd uzreiz gribu pieminēt, ka mums ir klients, kas jau ņem šo naiku, tad Brocēnu cementu rūpnīcas Šveices, un tāpat mums ir plāns arī eksportēt uz Skandināvijas valstīm. Tie ir plāni, šobrīd mums nav nekāda līguma, tāpēc arī tie apjomi ir tādi, kā viņi šeit ir. Es arī iepriekš pieminēju, kad iepriekš mums bija B kategorija, tagad ir A kategorija, tieši šī naika apjoma palielināšana, tas ir tas vienīgais kritērijs, kāpēc mums tiek piemērot šī A kategorijas darbība. Par ietekmēm. Domāju, ka te daudz jau klāts jau profesionāli jau zina, kāds varētu būt ietekmes no ogružu pārstrādes un vispār no jebkādas ražošanas. Protams, ka tās būs lielākais gaisa piesārņojums, ne tik, protams, troksnis. Bet, teiksim, kā būtiskākais, kā mēs to redzam, tie ir putekļu emisijas gaisā un arī, protams, attiecīgi to izspēļu uz tuvākajām teritorijām. Bet, faktiski, jā, tad uzņēmums par to domā, kādā veidā samazināt. Mums nevarētu teikt, ka ir problēmas ar šo, teiksim, gaisa piesārņojumu, bet, jebkurā gadījumā mēs nevēlamies radīt šos putekļus arī uz blakusošajām teritorijām, kas ir ražošanas teritorijas. Mēs paredzam arī, paredzēšanas arī ir uzstādītas laistīšanas sistēmas, un mēs, protams, arī taisamies modernizēt, jo šobrīd mēs esam secinājuši atkal, kad varam to pilnveidot, uzlabot šo visu, un neminot arī šo laistīšanas sistēmu, arī uzņēmuma pārstāvji varēs arī minēt, ka ir plānots arī augstāka žogu uzstādīšana, kurā tad negluži putekļus varēs noķert, bet, teiksim, šos lielākos varbūt tās plasmas plēves gabals vai papīra gabals, lai viņi neizplatās blakus teritorijām. Jā, protams, ka būvniecības atkrituma pārstrāde un apstrāde rada arī troksni, tāpat tās arī šķeldošanas darbību rada. Pat, teiksim, šķeldošana šobrīd, arī par šādiem apjomiem, viņi neaizņem ļoti daudz laika. Mēs pilnīgi mierīgi varam iekļauties pāris stundās dienā, sašķeldot 30,000 tonnas gadā. Tā kā šos apjoms nav palielināts, plānos palielināt, tad ir attiecīgi trokšņa pieaugums uz šo darbību nebūs. Bet, protams, no būvniecības atkrituma apstrādes trokšņa
piesārņojuma pieaugums būs, bet, teiksim, ņemot vērā arī līdzinējo situāciju, kādā mēs esam vērtējuši, nekad mums nav bijušas problēmas gan ar sūdzībām, gan arī paši neesam secinājuši, ka tas radītu paaugstinātu troksni. Jā, kā es to minēju iepriekš, kad šis piesārņojums ārpus rūpnieciskām teritorijām vēl tālāk, kas atrodas, jo visur apkārt ir tomēr ražošanas teritorijas, kāda ietekme uz dzīvojamām mājām, vai varbūt tās uz sabiedriskām zonām, kurā tiek vērtēti šie normatīvi atbilstības, tad problēmas nekādas nav. Jā, es minēju, ka būtiskākais ir rūpnieciskās teritorijas ar apkārt, un lielākoties tās ir arī atkritumu un saimniecības uzņēmumi. Šeit vienkārši ilustrācijā, protams, ka daudz lielākas izkliedes, varbūt raksturojums ir atrodams emisiju limitu projektā, tāpēc tas arī par trokšņu novērtēja. Šeit ir vienkārši redzams gada piesārņojuma izkliedi, ņemot vērā esošo fonu koncentrāciju. Teiksim, ja normatīvs mums ir pie gada 40 mikrogrammas kubikmetrs, tad uzņēmums ārpus savas teritorijas sasniedz aptuveni 16 mikrogrammas, kas ir vairāk kā 2 reizes mazāk. Bet jāņem vērā, ka fona piesārņojums viens pats ir aptuveni 12 mikrogrammi, tad uzņēmuma devums šajā ir salīdzinoši neliels. Par diennakts koncentrācijām arī līdzīgi. Diennakts koncentrācijai normatīvs ir 50 mikrogrammi, kad uzņēmuma darbības rezultātā kopā ar fonu sastāv 20 nedaudz koncentrācija, 22,4 mikrogrammi ir maksimālā koncentrācija ārpus darba vides. Un par PM2, par 2,5 vai daļiņām PM2,5, šī koncentrācija arī nepārsniedz gaisa kvalitātes normatīvu, tad šeit redzams, ka sasniedz 8 mikrogrammus pie normatīvu 20. Un par trokšņa emisijas izplatību, kā es jau minēju iepriekš, šis ir jau nedaudz novecojis novērtējums, bet mums ir pienākums izstrādāt jaunu, ņemot vērā šos darbības izmaiņas gan darba laikā, gan arī uz dažām iekārtām, kas nāk klāt. Mums attiecīgi ir šis trokšņa novērtējums jāpārvērtē, bet man jāsaka arī, ka ja iepriekš tuvākās zonas bija salīdzinoši tuvu teritorijā, tad paldies iepriekš 71, pēc 71A un 73, bet šobrīd tur dzīvojamās mājas neatrodās, un tās arī jāatzīst arī ražošanas teritorijas līdz šim brīdim. Tad jāsaka, mēs neredzam nekādas problēmas, un mēs nevarētu ievērot šos trokšņa emisijas normatīvus. Tas par ietekmi. Tad pastāstīšu, varbūt arī atkārtījos to, ko es sākumā teicu, varbūt šeit ir nedaudz detalizētāk. Ja mēģinām atrast internetā šo atļauju, tad varat atrast dažādos veidos, gan rakstot NICAMI valsts dienesta mājaslapā, gan arī varbūt meklēt konkrēti šo numuru. Tad mūsu līdzinājuma darbība regulējusi šī atļauja. Ir bijuši būtiski grozījumi, ko mēs saņemam iepriekšējā gadā, kur arī apjomi tika palielināti. Kā es arī minēju, tad nāja ražošanas apjoma pieauguma dēļ, tad mums ir nepieciešams šis A kategorijas iesniegums, un tad attiecīgi, mēs esam izstrādājuši, ilgi strādājuši pie šī jautājuma, un tikai tad 7. novembrī šī gada tika pieņemts. Tas, ko es iepriekš minēju, tas bija ļoti ātrs virspusējs ieskats, protams, varbūt ir kādi vēl citi nepieciešami, nezinu, varbūt tās jautājumi, kādi aktuālāki, protams, visur atrast šajā iesniegumā uz A kategoriju, arī, protams, visos arī pielikumos, var droši skatīties, es zinu, ka daudz klātesošie, ko ir skatījušies, arī tad balstoties uz visām šiem apjomiem, tad tiek pēc tam vērtēts, kāds ir šīs ietekmes uz vidi, tad, protams, vai tas atbilst normatīvam vai nē. Bet tā ir valsts dienesta kompetence, viņi arī attiecīgi to arī darbojās.
Par dokumentiem, kur jūs var redzēt, tad, protams, kā es minēju, valsts vidas dienesta mājaslapā, esam šobrīd arī ielikuši Sianika.me mājaslapā. Pašvaldības mājaslapā arī ir saite uz visiem dokumentiem. Tāpat esam arī drukātā veidā sagatavojuši šo materiālu gan uzņēmumu, gan pašvaldībā. Bet, protams, ka vēlas būtu pieteikties iepriekš, ja gribam paskatīties drukātā veidā. Par prezentāciju, jā, tad viņi būs pieejami līdz 2. janvārim internetu vidē, tad Sianika.me mājaslapā, tad patās arī viņi būs pieejami. Un tad šajā laikā tad lūdzu droši visus savus jautājumus, priekšlikumus, tādus, ko nevēlaties šeit uzdot, droši rakstiet uz e-pasta nikami@nikami.lv. Un, jā, tas, kas svarīgi, tad arī balstoties uz šo video prezentāciju, tad tiks sagatavots apspriešanas protokols. Kolēģi tad arī pierakstīs šos jautājumus. Un, ja mēs nevarēsim uz kaut ko atbildēt šobrīd, kurā mums nepieciešams kāds specifisks jautājums un kāda speciālisti, tad iespējams, ka mēs arī atbildēsim vēlāk. Jā, un protokols arī būs pieejams pašvaldības valsts vidas dienesta un arī uzņēmuma mājaslapās. Arī tur iepazīties. Tad atkārtojot par šo, tad par pašu procedūru, ja ir kaut kādi iebildumi, ja kāds viedoklis, kaut kas netika pareizi izdarīts, lūdzu, līdz 20. decembrim varat sniegt savu vērtējumu vai viedokli. Tāpat arī par pašu atļauju vai par atļaujas iesniegumu, tad arī, ja jums ir saturiski vai jautājumi par šo, vai varbūt priekšlikumu, ka kaut kas nav izstrādāts, kaut kas ir nepietiekami izstrādāts, droši vēršaties atļauju pārvaldē līdz 4. janvārim, jūs varat sniegt savu redzējumu. Nu jā, tas, kas svarīgi, ka mēs esam atvērti visu laiku šiem jautājumiem, protams, ka mēs arī apzināmies, ka ir kaut kādas lietas, kur mēs esam nogrēkojuši un paši esam savas kļūdas labojuši. Arī pats es šeit tikai salīdzinoši nesen sācis strādāt un strādāju nepārtraukti tādā mīja darbībā, lai mēs varētu uzlabot šo darbību, lai būtu pēc iespējas mazāk šī ietekme uz apkārtējo vidi. Un tāpēc, jā, protams, arī kāds skats no malas, bet ļoti svarīgi, mēs varētu arī ieteikt kaut ko kā darīt, varbūt tās, pateikt, ka tas nav racionāli vai tam līdzīgi kaut kādas. Teiksim, jūsu idejas mēs, protams, esam vienmēr atvērti par to. Mēs esam uzklausīsim un arī ņemsim tā vērā. Jā, tad paldies par uzmanību. Tad mēs pārējām mūsu jautājumu stādaļu. Lūdzu. Labi. Man saka, cik ir man jāsās pārējais? Jā, priekšā. Es varu sapēt, jā. Tūlītās sekundītes saka. Vai jūs labāk dzirdat, arī vandrēs? Man liekas, ka valsts vidas dienas pārēdz. Vai viņi tagad šobrīd skatās, es nezinu. Bet šobrīd skatās 18 cilvēki. Vai pamā. Jā, lūdzu. Klausamies? Jā. Pēc ieteikumiem uzskatīju dokumentus, kas pieejami jūsu mājaslapā. Man ir pāris jautājumi. Ražošanas sīkāka tehniskā dokumentācija. Kādēļ viņa nav pieejama?
14. pielikums, jā, tā ir, Te nav kāds. nu jā, 14. pielikums, jo šobrīd, Notiek sabiedriskā apspriešana. nē, es saprotu, ka notiek sabiedriskā apspriešana, tūlītās mums kaut kas ar video notikās, jā. Jā, 14. pielikums, tāpēc, ka pirmkārt viņa ir, nu, teiksim tā, mums blakus esoši uzņēmumi arī skatās, ko mēs darām. Viņi ar lielu interesi viņu skatītos, un tas, teiksim, vairāk būtu attiecināms uz viņiem. Bet, kā jau es teicu, drukātā veidā visi šie pielikumi ir pieejami. Vai ne? Kur? Drukātā veidā. Arī nav, ne? Par šo man ir skaidrs. Tad, kad mēs valsts vides dienestā vērsāmies, jo netika publiskota šāda veida informācija, valsts vides dienests uzlika tomēr par pienākumu viņu publiskot. Kā tas bija? 3 gadus atpakaļ? Jā. Jā. Nu, šobrīd mums tāds nav izteikts. Okay, ja valsts vides dienests šobrīd uzskatīs, ka vajag viņu publicēt, tad mēs viņus publicēsim. Vienīgais valsts dienests, vienkārši valsts vides dienests gribēs visu latviešu valodā. Es gribēju arī saprast, jums ir tas lūgums, tā kā mēs gribam 200 000, bet mēs tā kā nē, un mēs to visu tā saprotam, ka tiek gatavota augsne, tur ir atkrituma dedzinātājs, kas ir plānota viena otra. Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti, to es varat apsolīt, ka tā būtu pilnīgi cita darbība. Tā būtu pilnīgi cita darbība. Cita piesārņošana darbība, tā nav vērta, tā nav iekļauta. Nē, jūs taču neesat gatavosiet 200 000, to jūs plānojat. Jā, tas tiks izstrādāts un pārdots. Un jūs pieņemsiet... Šobrīd Švenkam ir līguši. Jā, es pakomentēšu par šo lietu. Tātad, brīdī mēs piegādājam, ja mēs runājam par komunālo veidošanu, mums ir dotajā brīdī Švenku vien SRFs par kvalitātes rādītājiem, tas 21 000. Un mitrums ir definētos Švenka 20 vai 20%. Klora daudzums cik daudz? Ne vairāk kā 1%. Un tas ir pagad. Švenkam taču ir kvalitātes kritērija. Tas jau daudz. Mēs šveikam kritērijas tomēr pēc SRF 0,6,5. Es nezinu, vēl. 0,2. Nē, noteikti nav nekā. Tātad, respektīvi, atbildot jūsu jautājumu, tad dotajā brīdī mēs gatavojam SRF. SRF sagatavot ir dārgi, dotajā brīdī priekš mums, un dotajā brīdī pasaules pieredze, tieši šodien ierodašu šo te pasākumu. Es tikko pavadīju Somijas dedzinātos pārstāvis, kuri bija mūsu rūpnīcā un šodien veica auditu rūpnīcas, lai mēs varētu gatavot ne SRF, bet tieši RDF eksportām mūsu Skandinavijas valsts. Cik mēs zinām, Skandinavijas valstis bauda šo pārākumu, un kādā Skandinavijas valstī ir tieši Somijā 12 dedzinātavas, kas tieši dedzina RDF. SRF ne, bet tieši RDF. Nu, RDF-am ir sliktāk kvalitāte. SRF ir vēl 0 RDF. Nu, jā, tā teikt. SRF-am ir, kā kungs teica, ir kvalitātes ļoti augsti, diezgan salīdzinoši augsts kvalitātes kritērija, kas ir pietnī tāda mazākie RDF. RDF tādas tekstilam būtu, viņš ir pietni mitrās, tas ir pieejams latviešu apklājums. Jā, tad dotajā brīdī atbildot jūsu jautājumu, šobrīd mums ir Šveiks, nākotnē mums ir viennozīmīgi tikai vienīgi pārobežu sūtījumi līdz 2035. gadā, tad, ja protams, skatīties, kā būs šīs Eiropas direktīvas pārcelt, tas nebūs pārcelt, tas ievies. Protams, kad ceru, ka astās saprāts mūs visu kopā vieno, un kad tuvākajos 10 gados būs kāda dedzinātāja, tas būs grēns, tas būs cits, kā mēs zinām, tad tas ir galīgi, kā Raimonds saka, nav šajā sakrā vispār, lai kā mēs Sakrīt tās lietas vienkārši. Tas, ka jūs braucat ar Rīgas zinājums mašīnas, nenozīmē, jūs būsiet degvielas stācijas, jā. Tas nav, tas ir tuvu, jā. Tas ir, mēs gatavojam šo materiālu, jo mums jau dotajā brīdī viņš ir jāatgriež kaut kādīgi šajā aprits ekonomikā, un mēs viens ir Švenks, arī bauda šos augļus no Latvijas uzņēmējiem un ražot cementu. Tas pat tā pašā laikā šis, ko dedzinātavas, ko mēs eksportējas, un ražos siltumu, elektriku. Mums jau kaut kurš jāiet. Vai otrs variants, kas būtu patīkamāks, droši vien, ka jums viņu atglabāt tālāk. Bet tas, ko visu laiku šobrīd... Tas nav pareizi.
Tas nav Bet jūs kāpēc tā darat? Audi cilvēki arī ģērbās ādā. Bet kāpēc jūs tā darat šobrīd? Bet otrā brīdī, tāpēc, ka mums nav izēja Latvijā pagaidām. Tā sadzināt tikai švenkam, bet švenkam arī tā kapacitāte, viņa nav bez. Tāpēc, palielinot šo te apjomu, mēs varam tam švenkam piedāvāt vairāk, bet švenks arī švenks jau paši arī sākti, ka viņiem arī, mēs neesam vienīgi. Latvijā vairāk ražotāji, plus viņi vēl švenks importē daudz. Ļoti daudz, to es zinu, jā. Bet mans jautājums ir kāds. Iepriekš es pētīju jūsu dokumentus, es uzdevu jautājumu. Jūs bijāt norādījuši, ka maksimālais, ko jūs iekārtas varēs saražot, ir 131. Es precīzi nepateikšu tos ciparus, bet tas ir maksimālais, bet jūs gribat 200. Nē, dotie bija tātad mums, jūs bijāt pie mums, un es biju tas, kas dotie brīdi šī iekārtas, kas esošās funkcionē, tieši tā kā jūs sakat, 130, 140 jāskatās remontā. Tas 200 tā remontā, tas ir ideālais, mums pievienojot vēl tātad mobīlo iekārtu. Vēl pievienojot mobīlo iekārtu, tas mums ir arī atļaujams norādīt. Ja? Ja mēs pieliekam to un uztaisam, nezinu, 3 māju darbi, mēs tam sargot šo teorijā 200 tūkstoši, es varam likt rokas sirds, ka mums mēs nākošu gadu nevarēsim. Bet tad mēs, kā saka, lai mēs katru reizi jūs nediskutētu tik bieži, mēs papīrs mums pateikt to, ka Viņš pats iešu visu. Precīzi, jā. Un līdz to mēs arī, kā es jau minēju, attīstības komitejas sēdē rūpīgs, ka mēs tā papīrā liekam pa maksimumu. Un mēs teikam. Jā, kā es arī atkārtošu 140, 240, mēs varam dotajā brīdī pieliekot mobīlu un mēs tev iekam. Bet tas mums praksē 2 dolāri būtu. Kur jūs to uzglabāsiet, ja tur nav plānoti? Pēc atļaujas mēs varam uzglabāt diezgan lielu apjomu. 200. Jā, 200 Teritorijā, zemes. 600, sorry, Naiks, kopā bija 200. Jā, mēs arī neparam, mēs to nekā. Naiks 600? 600 tonnas. Jā, mēs Naiks uz vietas, jā. Mēs tāpēc mums ir ļoti svarīgi šī loģistika, ja vienmēr mēs varētu. Tas ir vienīgais risks, lielākais pastāv tajā brīdī, uz šo brīdi, ka švenks varās iet uz apokā. Tas mēnesis, tas ir izdarāms gan mūsu konkurenti, gan arī tāpēc, ka 6 mēs brīvi varam nodrošināt. Mēs šo daudzumu nepārlielināsim. Jo valsts dienas arī vislielākā bība ir ne tas apjoms, kas iet cauri tādā izstrādē, bet tas, cik mēs uz vietas šo materiālu labājam. Jo vienos bija viņš ļoti bīstams, mēs negribam Latvijā, kur ir negadīgs sloka vai Nu, tepat Cleaner Verso aizgadās 2 reizes. Jā, tāpēc mēs arī gaidām sakal ciemot, mēs tikko pabeiguši pie Firefly būtu drošības iekārtas līdzības. Vai jūs iet uztevējat? Nē, tā nav siena, tas ir... Nē, sietu, ko jūs teicāt. Sietam tad ir atnākušas, pamati ir ierakti, dotajā brīdī mēs gaidām UV stāvu izturīgo šo te sietu, un uz šo nākošu varētu iegādāt, un ja laiku būs pateicīgs tās, ka tagad ir citināties, un mēs svēkiem Es nesaprotu, kur ir tā problēma, kāpēc nevar pieņemsim tagad pieprasīt 140, ne jau pa pusgadu, jūs tagad saražosiet 200. Jā, bet mums atkal jāatgriežās, atkal tik labā sastāvā, mums šeit ir jāatgriežas. Bet kas man ir? Nē, es kā teicu, es vienmēr gatavs labāk cilvēku diskutēt un runāt. Nē, es nesaprotu, kāpēc, ja jūs, it kā plānojat, bet tajā pašā brīdī neplānojat, un nekāda saistība ne ar Grenu rūpnīcu, ne ar kādu citu. Jā, viņa brīdī atgriežas. Totē brīdī, ja mēs runājam par pārobežu sūtījumiem, viennozīmīgi, totē brīdī mēs esam auditu, tad nesaukšu uz kompāniju, lai mazums konkurenti, bet tad mums ir viena Krievijas dedzinātā, otra Somija. Ar domu tādu, ja mums abas divas sāka dedzinātos, viņam tā jauda, dedzināšanas jauda ir gan liela. Ja viņas abas divas saka, hei, mēs varam parasīties jums, precēties, bet jums jānodrošina tāds apjoms X. Ja mums apjoms ir liels, tad mēs sakām, ko mēs nevaram, mēs sakām, mums te 200 tūkstoši. Viņiem pašiem trūkst, tā kā pašiem? Jā, viņiem dotajā brīdī tieši trūkst, jā, viņi arī aiziet, tas SRF tā ir pagātnē. Dotajā brīdī tā, kad viņiem tieši šīs skatumājas ņemot vērā šīs CO2 izmešas un tās normas SRF ļoti slikts. Tāpēc viņi ņem vairāk arī koksni tekstils iekšā priekš CO2. Viņi tieši meklē vairāk šo te lapjām materiālu ar kvalitāti vairāk kā patūrīt. Es jums tagad varu izstāstīt tādu scenāriju, jo jūs, saņemat tagad atļauju, jūs esat iepriekš teicis, tā kā šodien,
kad nē, nekāda saistība, mēs eksportēsim, mēs par tām šitā, un pienāk brīdis, ka mums nav kur likt un ka atkrituma dedzinātājiem ir obligāti jābūt un iekļūt. Nu, es domāju, ka... Jau šobrīd tu pateici. Jā, nu tad bija 35 gads, to jau ir Eiropa, pirms labi Eiropa. 35 gada Eiropas nosacījums, ko es teiktu godīgi. Nu, kad nedrīkst noglabāt vairāk, 90%. Pārstrādāt. Vēl ir pārstrādāt, bet nu būsim reāli. Nu, jūs tā no sodi jau šokolādi mums pārtaisīs. Oi, visi tā dara. Nu tā, es tad nevis pārmestā, bet tiešām nozīmē. Jā, tāpēc sāļums bija šīs itīs cauri. Nē, es gribēju. Bet tad tas dotie brīdī tā, ka mēs, protams, būtu, protams, kad, nu, tad to, ko mēs varam kaut šo, ja mēs skatāmies polimērus, ko var pārstrādāt, mēs viennozīmīgi arī nikamīgi nolasim mēs no. Ja? To pašu mēs arī darām ar tekstilu, nav mūsu tā kā ikdienas darbs vairāk uz sadzīvi, bet mums ir koks, tieši tāpat mēs no. Ja? Tad kloras atrošos mēs jau lasām pie šīs pirmšķirošanas. Ja, bet mums viņi kaut kur, viņi ir daļa, ko mēs varam atdot, tā, piemēram, sadarbības partneri, ar papīru, teko Baltiju vīdi, jā, ar plēvi, kodām arī, tad ir tie, kas nav vajadzīgs, viņš jau nevienam nav vajadzīgs, ko mēs jau, nu, gribētu, Latvijas pirmais pasaulē, kas izdomā kaut kādu, mēs taisa referendumu būvēt, kas ir kaut kādu materiālu. Diemžēl, tad polimērs sakursts viņiem ir tik dažāds, ka viņš katrs savu viršanas tempu, tur mēs neapstatīt ne krēslas un bērnu galdiņus. Labi, tagad es uzdošu konkrēti jautājumu. 5. pielikums jums mājaslapā. Novērtējums un tad ar angļu nosaukums Review of Carbon Emissions from Use of SIP Pellets. Jums ir tāds. Mērķis kāds šim dokumentam? Tas ir SRF granulu ražošanai. Ir vienkārši pievienots klāt, kad citās valstīs, tur man bija konkrēti piemērs par Itāliju, ka viņi šādā veidā noņem nost atkrituma status, bet tas ir iekšēji viņu valstī. Jums ir akcepts no šī uzņēmuma, ka jūs drīkstat publiskot savu mājaslapu? Publiski pieejams. Publiski pieejams? Jā. Tikai tur disclaimers ir, un man, pieņemsim, uzņēmums atbildēja, ka viņi nav devuši piekrišanu publiskot. Nē, nu tas var jautājums. Par citu Anglijas uzņēmumu, kur mēs esam konsultējušies. Tas nav nekas unikāls. Tie paši kriešu graudi, kur ražo tikai viens varēs vienkārši. Kriešu graudi, kāds saka? Tā vienīgi nav unikāls, liekas. Protams, ir notajā brīdī, tas ir ekstrudēts SRFs, ko izmantoja, mēģina palaist, arī viņš nav tik populāri, viņš izmantoja diezgan daudz Anglijā. Šo produktu vienkārši SRF ir dedzinātors, kas nevis kā klinkeri iepūst, bet viņš ir granovērtīgs. Nu, es redzēju, pateikt. Un kādam mērķim ir atbilstības, tas labākie pieejamie tehnoloģiskie paņēmumi? Mums ir kategorijas darbības. Tur ir vispārīgas frāzes, tur nav konkrētas detalizācijas, tur nav piemēri, tur nav vienkārši vispārīgas. Mums jau nav nenormāls liels, piemēram, sadarbināšanas komplekss, kur ir kategorijas uzņēmums, kurā ir ļoti detalizēti ir jātaisa šis izvērtējums. Šeit tā kategorijas atļauj. Jā, bet mēs esam attiecīgi atbilstoši LPTP prasībām, mēs esam izvērtējumu uztaisījuši. Valsts viss dienas jau šo ir izvērtējis. Mums arī paprasījuši komentārus par šo pašu LPTP, mēs esam arī papildinājuši viņu. Es teiktu, ka tas viss kā ir normatīva prasība. Vai jūs LPTP secinājumus uzskaitītie aprakstītie tehniskie paņēmieni nav ne obligāti ievērojami, ne izsmeļoši? Tas ir jūsu Un jūs turpināt šo te? Mēs esam izvērtējuši atbilstoši tam, kas konkrētai nozarei, kas to te ražošana ir attiecināms, kāda ir tā prasība. Uz ražošanu, nevis uz jūsu turpmāko darbību, bet vispār uz ražošanu kā darbību. Plāni. Tāpēc jau tiek secinājumi, ka viņi ir katrai nozarei konkrēti izstrādāt, kāda ir pieļaujamie emisiju līmeņi, kādas ir tās tehnoloģijas un tie paņēmumi. Nu, es iepriekš esmu redzējis citus dažādus, un tur mazliet detalizētāk viss bija aprakstīts, nevis vienkārši atbilst, neatbilst. Nav piemērojums. Tieši nēražošana, skatījāties? Jā. Nu, var jau, protams, arī izvērsties. Es nezinu, Nē,
man nav vajadzīgs tas dokumentu apjoms, bet ir vajadzīga, manā skatījumā kvalitāte, ne, Gintas kaut ko jaucu. Kvalitāte un realitāte kopā. Tur jau tā lieta. Kvalitāte un realitāte arī vērtē valsts dienests. Ja viņi uzskatīs, ka kaut kas nav piemērots, izstrādāsim jaunus. Vēl kādi jautājumi? Jautājums par šodienas publisko apspriešanu Gintas pūras drēliņu iedzīvotājus. Parasti publiskās apspriešanas tiek organizētas pēc tam, kad vismaz domas vadība komitejā un domas sēdē ir akceptējusi ieceri. Viņi ir akceptēti. Uz doto brīdi, 22. gadā akceptēti. uz doto brīdi bija iecerē palielināt jums apjomus uz A kategoriju, visu pārējo uz to blakus teritoriju. Dotai brīdī domas komiteja un domas sēdē paša domas vadība ir nobalsojusi par jūsu idejas paplašināšanas. Divas precīzes. Tas, ko jūs tā runājat, man tas nav šodienas tēma. Bet šodien bija tikai pārkārtoju. Esot to vietu, esot šo laukumu, apjomu paliekšanu. Tas, ko mēs runājam tagad par rokažiem, jā, mēs esam sagatavojuši, esam sagatavojuši papildus informāciju, kur tā nav vēl lēmums. Tad šie apjomi, par kuriem mēs šodien tagad te runājam, tie ir domāti jums esošajā teritorijā? Jā, tieši tā. Tajā mazajā, kur mēs bijām. Jā, vecajā, tik mēs bijām. 400 000 tonnas. Jā. Un mēs, protams, kā arī mēs, kāpēc mēs ejam tālāk, mēs dotā brīdī varam to iespiest. Nav viegli, mēs to varam, bet, protams, mēs esam iegādājuši blakus teritorijas, vēl skatāmies uz teritorijām kaut kādām, ko varētu iegādāties. Mēs, protams, šo darbību, šo laukumu, esam pieprasījuši šo te apstiprinājumu attīstības komiteju, un es pieprasīju attīstības komitejas sēdē, tad mēs iestrādājam papildinājumus, mēs iestrādājam otru veidu papildinājumus. Nākam nedēļ. Jā, šodien gadā mēs atkal tiksimies, un izsties kaut jautājumu. Tas jautājums tā ir divas lietas. Skaidrs. Es sākumā arī tāpēc minēju, ka skatāmies uz Kaldišu 59, neskatoties uz teritorijas paplašināšanos. Dokumentos jums mājaslapā arī blakus teritorija iezīmētā. Mēs sākotnēji tā gribējām, bet mēs nepaspējām. Jā. Jautājums uzreiz, kas jums arī te prezentācijā bija minēts, tā smidzināšanas sistēma. Tā smidzināšanas sistēma ir domāta tā, kas ir braucot uz Getliņu teritorijā iekšā pie sētas, kas uz vienas staba uzliktais tas smidzinātais? Vai tas ir kaut kas cits par šiem laikiem? Tādēļ brīdī, ko mēs esam, mēs, protams, sākam ar šo te mobilā tipa ūdens sprinkleru. Tad mēs šī gada vidū iegādājā integrējām šos te sprinklerus un nākošo gadu, kā jau minēju, mums ir plāns, tad viena šīs putekļu jogas, bet īsti putekļus neesam, tas vairāk domās uz SRF kraušanu, tad teritorija nav šis polimētos piesārņojums, bet nākošo gadu mums liksim šo, viņš būs mitrināts, bet viņš būs vairāk tādā mīglas veidā mums augšā sauktnes grīts, tad rūpojums ar šīm palmām. Tas mēs tagad brīdī esam tikai tad, ja tu tāpat neatkojas tā, mēs viņu pagaidām, tas tikai projektā. Notē brīdī mums ir internets iekšā, atkarumā un mūsu līnijā apakšā sprinkleru sistēma un augšā tur skavītas. Un šis mobilais sprinklers Un tā teritorijas schēmas atvainojas visu iztarpinos, tā, kas jums ir publiskota, tā ir norādīta šobrīd šī brīža esošā teritorija. Tā šaurā. Hektārs, 1 hektārs. Tur, kur jau ir esošais, tur galā, tas SRF. Jā, tieši tā. Tas angārs un tas, kas ir zem klais debesis. Tieši tā. Tur jūs visu gribat iespiest to 200 000 tonu. Naika ražošanu. Notē brīdī mēs tad uz šī esošā laukuma pie tā ceļa angāra, mēs priekšsēd tagad projektējam vēl vienu angāru, ir šis ieviešas materiāls. Mums problēma ir ieviešas materiāls, viņš ir no laika apstākļiem. Zem klājus debesis. Jā, viņš ir 2 metrs, un
vairs ir šāds Latvijas lapietis. Un kādā brīdī mēs tagad projektējam tieši šo te vieglās funkcijas angārā, tad tiešām šīm zaļiem nāk. Kur tad jūs pārkrausiet to, ko jums ievada? Tas tieši būs, tas būs tieši angārs ienākušai. Caur angāru brauks, ne ārā? Tad mašīnas jau mēs esam ārā un frontālēs vienkārši frontālēs vai gribam un krāsā, tas ir virstoši frontālēs, ja tas ir iepakots jau saķīpos, tad tiks iepasts tas ir ienākuši. Ugunsdzēsības sistēma būs automātiskā, tāpēc, kāpēc par to uzreiz tā prasu, jo vienreiz jau domas pērlē prasīju, solījāt, kad būs, vienkārši nav dienas var saskaitīt, kad tomats dega, un brīdināšanas sistēma, kas nāk uz telefonu, viņa reāli nedarbojas praktiski. Viņa pašreiz laikam arī testa variantos, ka darbojas, nedarbojas robežu pašvaldības aplikācijas brīdinošais. Pats par sevi, ko dod brīdinājums saņem pēc 7 no rīta, ja ugunsgrēks ir izcēlies 10 vakarā, un tomets pārsvarā nodarbojas ar metāla atkritumiem vispārējais, bet pat metālu, kas aizdegās, nevarēja nodzēst cik stundas. Un piesārņojums bija tik spēcīgs, kad izlasot no rīta, kad, ja būtu, piemēram, vasara logi vaļā, ventilācijas, vasaras variantā, tad no rīta, kā es saku, sliktākais scenārijā varbūt kādi, kam ir slikti ar āpošanu vai kā varēja pat nepiecelties. Es redzēju sapni, tas arī metāls nedeg. Tomats ir ar metālu. Jā. Es nosapņoju, ka deg tomēr elektromašīnas baterija, bet tas bija tikai sapnis, ka tieši to, lai tā īstenībā nedeg. Bet runājot par šo ugunsdzēsības sistēmu, mēs esam tik uzstādījuši, tad uz Nike līnijas samaksājām par pašu sistēmu 200,000, tās uz instalācija, un es veicu vienu kompāniju, un šis pirmais setups minimālais, lai mēs virzītos jau apdrošinātāji noteiktajiem kaut kādiem kritērijiem ir izdarīts. Plus mēs esam Bet tas ir jums iekārtai. Iekārtai. Bet tur pieņemšana, uzglabāšana tam. Tad mēs pielikuši to, tad brīdī mums ir viena kārta pabeigta. Plus mēs esam klāt pielikuši termokameras, kuras mums pieslēgts ir pie taipāna apsardzes, kuras vislāk tiek monitorētas, ja temperatūra palielinās pār visam jūtību. Šādi otru brīdī, kas ir 65 grādi, otru brīdī tad mums vēl ir termokameras. Plus mēs tad izskatām iespēju par šiem ūdens termovaliem, bet ūdens termovali tādi, viņi ir tāda gan jautīgi, bet tur ir bīstami. Viņi tās spiediens tik liels, tad ir iespēja, ja kaut kas greizi, tad iebrauc traktors, kuram izpūties riskārs svērāks 100 grādiem, tas tā ūdens jauda ilgumam uzspēc. Tas ir speciāls, tad kas tieši viņš ir šī sistēma, viņa nav nekas mega jauns, viņa ir integrēta ļoti daudz duplicās, un es pats biju kolēģiem aizbraucis uz Itālijas un Bubrīti, tad šas 360 milvols, kurš tiek jau ar termokamerām. Šis un atšķirtas posms. Pirmo posmu esam pabeiguši, tātad Firefly sistēma vieta ir uzlaisīta, otrlieta, termokameras mums ir, tas fiksē to. Tālāk mēs tad, protams, ja mēs teritorijas attīstīsim viennozīmīgi, kad mēs tagad skatāmies, tā ir problēma diezgan liela par šī ūdens depozītu. Saņem šī jaunu gaspies tonus, jo mēs redzējām, kā mums ir Lietuvā rūpīgi un noteikti. Vairākas. Jā, un tas ir noteikti tikai vienas lietas reakcijas ārpus, un otrs tas ir tas, bet kas mums ir labi? Mēs ejam tagad, mēs esam apstījuši ūdensziņu, ūdens ekspertīzi reāli par nepieciešamību, bet tas ir numur 1, un numur 2 mēs nevaram apdrošināties, kamēr nav izpildīti šie kritēriji, jo ņemot vērā pēdējos pasākums, arī Tolmetā, šīs Lietuvas, apdrošinātāji nav nuļi. Viņi diezgan, viņi kā izgrib ādu atkitumu, un te godīgi, kad mēs tad prasām šī apdrošinātāja apdrošinātāja. Aš tik saprotu, ka 2 rīgas rūpības. Viņi ir atsūtījuši prašums. Jā, tā kā tur tāds ar pilnu nopietnu. Paldies, vēl kādi jautājumi?
Mums vēl tagad 30,000 tonnas ir ķelda. No kāda bija pārvietojies 30,000? Tā, 30,000 uz ķeldu mēs atstājam nemainīgi. Stāsts bija, jūs droši vien sajaucāt kopā šķeldu ar Naiku. Naiks ir paredzēts, ka 200,000. Tas ir tātad no atkritumiem iegūtais kurināmais. Bišķiņ cits kurināmais. Jā. Kā nepieciešams, kā mēs arī... Tādā brīdī es neteikšu pēc tā jaunā klasifikātora laika, ko mēs runājam, bet uzreiz mēs runājam tikai vienu recepti, kas ir paredzēts šveiku šo te recepti, jo nemaldos to, bet īpaši šveiku mājas. Tikai viens, bet tādā brīdī ražam tikai vienu priekš vienu brīdi. Tas tikai šveikam šogad esmu taisnība. Jāskatās, vēl viņš ir. Mēs 800 tonnas aptuveni mēnesī vēdām. Jā, kā kur mēnesi. No kura brīža no jūlija? Jūlijā mēs testējām, man liekas, no jūlija varētu testējām. Tādā brīdī mēs taisam žāvēt, un mēs varam rēt ciet, kur visi mājās, vai katrs sev patīk. Viennozīmīgs jāstāsts ir, tātad, kamēr mēs netiksim klāt Skandināvijai, kamēr mēs nebūsim Skandināvijas tirgu, kamēr mēs strādāsim šveiku, tikai savs noteikums. Sāpīgi mums pārstrādātājiem, bet viņi kriterijus, kā jūs minēt, ir ļoti savs materiāls. Viņš ļoti savs, to mums ir jāizvērtē klienti, kā viņam un mums. Ir daudz klienti, kas ir gatavi iedot savus materiālus, viņš ir klausāties. Tāpēc te ir darbs mūsu pārošanas nozare, kurš strādā tipogrāfijām, iepakojumu, visādām kompānijām. Un plus mīnus mēs sadarbības partneri, kas mums var iekšā no Baltiju vīdu. Protams, tad mēs skatāmies, ko mēs jau reāli tā ir vienkārši lietamies mūsu litonu, tā ļoti sausa, te ir rodā šī šveika recepte, kas ir vajadzīgs jūs sausamies. Jo šveiks jau tā, šveiks jau paņem visu īstenībā, viņš jau pieņem visu, tikai tas jautājums ir gatekeeper, pie vārdiem, cik ir tā cena. Ir, protams, ir šveiks ir Itālijas materiāli, kurš tiek viens kurzemes kompānijas piegādāts, viņam pa nulli neredzēt, kā zaķim 5 eiro. Ko tad cena? Viņi arī, protams, ka spēlē mums sliktākas kvalitātes, toties sliktākas kvalitātes var būt. Mēs vakarā sagatavojam šo materiālu, iekrāmējam mašīnā un no rīta kaut šveņu. Šis rīkums, mēs zinām, kondensāts materiāls no kādiem procentiem 15 saražots var galā būt 21. To mēs maksājam ekstra fīgas, kas ir krietni vairāk. Tā viena kravi, tā nekas nav daudz, viena kravi ar mēmu, 15 tonnas pie tilpuma, pie tilpuma 86 kubiem, bet mēs vienā vedam brauktās krāvis, un arī beigās ir cipari, un mēs salēkam visu to matemātiku, un mēs uzdodam sev jautājumu. Bet sanāk, ka jums sanāk sauco vēsturi uz plakšņu? Nē, saucēt tikai iet brocē. Saucēt tikai brocē. Bet uz plakšņu vedīsiet Slapju. Trešu un Jā. Ceturto noteikti trešo, kur jāskatās. Tas ir atkarīgs no receptes, ko Somas saka, vai receptes, ko Zviedrijas saka. Viņiem būtu sašķirās, bet katrā ziņā tā dinamika un tā vēlme no viņa puses ir šis Latvijas materiāls. Viņi tā sausā materiāla daudz, Itāļi gatavi viņas piegāst līdz malām. Jā, labi, mums teikt, bet Itālijā, kā jūsu partneri, Saka, jūs teicat jūsu klienti. Kāds ir jūsu klienti? Neatklāšu. Komerciāls partners. Diemžēl. Cik daudz proporcionāli jūs šobrīd jau ievedāt no ārzemēm? 0%. Cik daudz minējums ir Itālijā? Kā piemēru, kā dara citi šreiks. Jūs klausīties brīvi par nākošā gada, mums jādod ir martā, var rakstīt martā,
Bet tur ir problēma. Es nesaprotu, kāpēc nevar mazāk pieprasīt. Kāpēc ir tieši tie 200 000? Kāpēc? Nu, kāpēc? Mēs varam Ja jūs pieprasīt, nespējat, nē, varbūt sanāks, varbūt nesanāks. Es nesaprotu. mēs darbību piesakām plānotai darbībai. Atļauja tiek izsniegt, teiksim, uz visu laiku, kamēr uzņēmums grib strādāt, teiksim tā. Kāpēc mēs nevarētu pieteikt savus apjomus, kādu mēs vēlamies? Mēs varam arī šobrīd pieteikt kaut kāds 122 000. Mēs varam arī izmainīt šobrīd šo atļauju, bet skaidrs, ka mēs nākamajā atļaujā pieprasīsim 200 000. Mēs jau šobrīd norādījām ar savām iekārtām, ka ar savu iekārtu jaudām mēs spējam nodrošināt šos 200 000. Mēs varam pielikt klāt, varbūt, jā, Tagad varat savādot. ar esošajām uzstādītām iekārtām, kas nav mobīls, ir 15 tonnas stundā. Šī pārstrāde saražot 15 tonnas stundā, un ar mobilo mēs varam saražot tīsmā vēl vairāk. Nē. Šis pamēs prasa, nu, tajā brīdī nav domāts šveinkāpļu. Nav šveinkāpļu. Tas ir RDEPS? Tas ir deks, pieņems deks. Un dekstatoņošanai tas ir. Tas ir 3, 4. 4 noteikti, man ka 3 jāsaka, 4 noteikti. Tas ir tas, ko plāno Grēnī dedzināt. Es nezinu, ko viņi plāno dedzināt, un iespējams vispār ir plānota sadzīve dedzināt. Nav, tas tikai auditiem. Iekārtas ražošanas procentus, procesu atbilstības, jo tas nav tik ātri. Šodien man bija Somijas pārstāvji, ir Zviedru. Mēs kāpjam tālāk pārkļuvis. Tas cel tāds ceļš. Vismaz pusgadu. Lai mēs nonākam līdz kaut kādam. Tādēļ nokšķirās iztaisīšana. Tas ir. Bet nav garantijas, ka jūs radīt. Garantijas nav. Vai arī palikt tās trešais, tad pēc nājas klāt. Nu, ja viņš paliks, tad jā. Tas... Nu, tad variantu nebūs. Tad mēs viņu apglabāsim. Mēs viņu apglabāsim. Nē, mēs viņu vienkārši nevarēsim uzkrāt, mums nāksies viņu apglabāt. Tieši tā. Vēl? Kā jau Toms teica, pusgads aptuveni ir jāgaida. Jā, kādiem auditiem jābūt ir akceptētiem auditiem, mēs nezinām. Nevar garantēt, ka... Es nevaru garantēt par sevi nevienā brīdī. Mēs jau nezinām, kā skatīsies uz tie potenciāli iepirkēji. Tos, ka viņi negribēs, transportēšanas izmaksas jāņem vērā un tā tālāk. Vēl kādi jautājumi? Vai čatā ir kāds jautājums? Jā, par stiklu šķiedriem gribētu. Jā, droši. Kur jūs ņemsiet stiklu šķiedriem par 3 km? Jā, šie vienēti bijuši. Jā. 3000, tad arī apjums līdz tas apjums viņam no zāla polikmaņa. Zāla polikmaņa ir 30 000 tonnas. Un tā arī viss veidojam šo te. Viņi tie brīnumdari, kas iztukšot šo te zāla poligonu. Tad jūs tā kā plānojat rakt ārā un tad pārstrādāt? Nē, mēs neko nevēlam. Tad brīdī vienkārši kāds tā kā papīrs, neko neprasām, mēs tam vienu šo pamatotu apjomu. Un tā brīdī ar eksperimentēm uz tiku šķiedru, eksperimentēm acīs rūpnīcā. Īgāt ražotāji, pirmais tests ir bijis veiksmīgs. Notajā brīdī... Tad jums var braukt iepazīties ar tiem testu kaut kādiem pārskatiem? Domāju, pārstiem nē, bet notajā brīdī testējam tālāk skatīsimies. Ja mums izdosies uzražot šo te materiālu, ko mēs plānojam, tad arī kaut kas sanāks labs.
Tas ir stiprši. Ja labi, jūs teicāt, ka cementā notragā nē. Cementā noteikti nē. Kurā materiālā ceļu būvē? Jā, nu ne tikai ceļu būvē, ne tikai Kopā ar īpaģiem un kalniem, ja? Sadarboties ar kopā. Es domāju, ka uzteikt. Sākam. Nē, dotē brīdī, ja sākumā mums bija doma, kā fibru izmantot, kā betonu ražotāju, kā fibru, kā saitvielu armējumu, tad viņi ir arī kā fibru, bet viennozīmīgi citā produktā. Tad vai šķrūt no valmiešu tikus ciet neņemsiet? Tas jau mums tagad uzsveros no man reāli tehnoloģija, man izstrādā tehnoloģiju, saprast matemātiku, vai tā vispār matemātika galā, kas viņš ir, mans jautājums, par kurienes ņemt, un tā šī divas ir solistiešie, tad mums savu. Man noteikti brīdī jāstakot ir, kā šis materiāls pārstrādājas, kādi riski pārstrādājot matemātiku, un tad mums bija tālāk. Bet tas pirmais tests ir bijis veiksmīgs, tas kā mums tālāk nākušajā fāzē pārstrādāt. Tas nav viens fāze. Tad testēšanas pārskatiem jums nevar braukt, Tas mums var ievērtēt brautību no materiālu. Ko ir tāds testēšanas? Kaut brīdī viņš jau nemainās, tur brīdī tikai nemainās šis ķīmiskais sastāvs. Jā, viņš mainās, mums drīzāk ir, mēs vēl mainīt šo fiziskās. Tad ir tāda diezgan materiāls, ķīmiski viņš vai nemainīt, tad mēs viņu mēģinām vienkārši fizikāls īpašības viņš mainīt. Viņš ļoti agresīvs. Jā, tomēr viņš ir agresīvs, un tāpēc mums ir, tas ir vienāds, tas ir tāds, tas ir pagaidām ir diezgan agrīnās. Palielinot savus apjomus gan arī 4 reizes teorētiski, kā minējāt, jā. Nevis atkritumi no citām valstīm vai ārvalstīm vai tiks ievesti, bet tieši kā izejviela, jo pats par sevi sadzīves atkritumus, protams, arī nemāku teikt par būvmateriālu atkritumiem, jā, vai būvniecības atkritumiem, vai tos drīkst ievest vai nē, bet noformējot viņus zem kaut kādiem kodiem, kā izejmateriālu, vēl joprojām drīkst ievest Latvijā nosacīti, tā kā, lai saka, šķirots vai kādu veidu pārveidots atkritumus pats par sevi. Jūs, palielinot savu apjomu no ārvalstīm, arī kaut ko ņemsiet, vai tas būs tikai vienīgi LV saražot, no Latvijas saražotais un ievests jums materiāls, ko jūs pārstrādāsiet? Vai kāds kaut ko tur matemātikā, ko vairs tiekšu, tik savu laiku. Pirms gadiem 15, es zinu, kad Somi ar prāmiem veido Zigaunu stāvlietu pārsvarot rūbežu būrnicības. Tad, man liekas, tas arī ir izbērsīgs. Jums būs tikai vietējais materiāls, ko jūs izmantojat? Jā, es esmu priecīgi, protams, varbūt ir viņu būruši no citām valstīm. Ja, tas ir reāli. Tad, kas reāli runāja par būružiem, viennozīmīgi. Zigaunī pat neizskatā. Un ja jums pietrūks materiālu, lai saražotu 150–200 tūkstoši tonnas priekš Somiem visa pārējā, un ja Latvijā pietrūks materiāla, tad jūs vedīsiet iekšā materiālu, ko pārstrādāt vai sajaukt vai kā? Kopā ar citiem atkritumu ražotājiem vai šķirotājiem, apvienoties par viņu. Lai apjomu nodrošinātu. Jā, jo mums nav reāli, mēs jau neesam, no tie brīdī ir pašmāju kompānijas, kas eksportē. Tas, kuram tā cena ir labāka, viss ir ļoti līdzīgi, bet tāpat tās kaut kādas signāls, tāds mēģinās kaut ko ietaupīt. Peļņu būtu, jā. Tā arī čatā bija jautājums, kā tiks saražots, kā tiks pārstrādāt stikla šķiedra, kā pārdos, Pārdos, tiešām mēs zinām, kā pārstrāde, kā es teicu, mums mehānisks pārstrāde un mehānisks pārstrāde. Ir divas problēmas. Viens šis materiāls ļoti abrazīvs, ļoti nodils šie griezdēji vai šveidēji, vienalga, nosauks, tas tāds ir īsti. Un otra lieta, kad
šis materiāls ir diezgan slikti iedarbīgs uz cilvēku audzēm. Nozīmē to, ka aspirācijas iekārta. Šī divas ir galvenās mūsu problēmas, manas problēmas ar šo visu pārslēgu. Viens ir naudiskā lieta, otrs ir šis, kā tas tika darīts. Viņš vidē nav kaitīgs, bet viņš tīri no šiem maziem putekļiem. Šis cilvēku pārslēgu. Stikls. Jā, tas tevi no stikla atkarīgi. Un šobrīd mums iesniegumā paredzēts, ka mēs viņu ar esošo iekārtu pārstrādāsim, bet mēs jau skatīsimies, vai jums pietiekami efektīvi. Jā, tas. Plus, ka mēs precizēsim. Šodien vidīgi saklases. Tā spējam. Ir ļoti pareizs vārds. Viss vēl kādi jautājumi? Jūs par tiem labākiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem. Valsts vidas dienestam viss ir kārtībā, ar to, ko jūs esat sagatavojis par dokumentu pareizi. Viņi šobrīd izvērtē, viņi noteikti var lūgt viņu aktualizēt, tāpat kā jums ir paprasījuši aktualizēt trokšņu novērtējumu, jo viņš nav vairs pietiekama, nezinu, tā pietiekami svaigs, ja tā varētu teikt, un par LPTP prasībām, teiksim, valsts vidas dienas varbūt nav tā iestāde, kas līdz šim to ļoti skurpulozi vērtējuši, līdz šim to bija vērtējis tomēr vidas pāraudzības valsts birojas, kas vairs nepastāv. Tas ir viss vienā, Tagad viss ir vienā, tāpēc ir jācer, ka šīs kompetences tomēr viņam pieaugs. Es domāju, ka pieaugs noteikti. Skatīsimies, ar LPTP ir strādāts ļoti daudz, arī es savā darbā saskāries. Konkrēti uz šo es nestrādāju, bet es tieši par atkritumu pārstrādi runājot, tās prasības, protams, ir salīdzinoši, teiksim, tāds, niecīgas pret to, kāds varētu būt nozīmīgākām darbībām. Ja tomēr būgrušu pārstrāde vai, tas mums attiecās uz naiku pārstrādi, tā tehnoloģija ir salīdzinoši vienkārša, un mums arī tiek nodrošināts šī putekļu savākšana. Šai pašā nihotā ir iestrādāti iekšā filtri, to mums nodrošināt, šīs koncentrācijas tiek nodrošināts. Skatīsimies, ja viņi uzskatīs, ka... Paskatāmies, kā tur iet no malas. Es, piemēram, biju ceturtdienu, strādāju. Kad jūs esat tad strādā, ka mēs braucam, tad es pat neteicu, ka es braucu, bet viņš strādāju. Nē, es domāju, ka jūs varat mierīgi pieteikties. Nē, mēs redzēt visu no malas, no tādas sekretāras. Jūs varat pieteikties, ka pirms tam mēs jums palaidīsim tās iekārtas. Mums vēl viņš šobrīd... Nē, mēs pateiksim, kurā dienā. Varbūt ir kaut kāds konkrēts apkopes. Ir kaut kāds apkopes darbi. Varbūt tās jāiet kaut kā tāpat tās brocēni šobrīd, cik es saprotu, pat nepieņem RD. Tad mēs arī attiecīgi neražojam. Es tur tieši metināšanu darbu. Jūs droši piesakaties. Tietams, tā bija jau Sietas tā ir ierakti, jā, cik es saprotu. Nē, tā bija ilgs, tā bija pamatīt. Divas nedēļas. Ar to stabiņu, kur jums sprinkler sistēma, tas bija nosaukts par to lielu gabalu prezentāciju? Tas ir principā vienīgais, kas ir iekļauts atļaujā, tā sprinkler sistēma, kas ir uz pašu iekārtas. Mēs to mitrināšanu neesam iekļaujuši iesūdzībā. Esam iekļaujuši? Esam iekļaujuši. Tas ir vēl jautājums. Tad jūs nezināt, kur likt, kā mums nepieciešama apstrādāts mēs noteikti nepārstrādāsim, nezinot, kur mēs viņu varēsim pārdot. Tur nav rakstīts par ko jautājums. Mums jau tikpat labi mēs viņu arī veiksies nesākot. Par stikla šķiedru runājot, viņi tiek apglabāti jau cik gadus. Neviens viņus Latvijā nav nekad pārstrādājis, neviens nezin, kā viņus pārstrādāt. Ir tādi mēģinājumi bijuši, mēs arī mēģināsim. Ja mums nesanāks, tad šis apjoms paliks Taipas poligonā. Tā iekārtas mums šobrīd angārā stāv, viņa tika sākta darbināt tikai slogad. Viņa bija uzstādīta jau gada sākumā, viņa noteikti. Šī gada sākumā. Jā. Izpēc pat vēl iepriekš. Nostādīt viņa bija, bet mēs negribam zaļo angāru uzbūvēšu, mums jau stāvējušā. Viņi nebija iestādi. Mums arī sākumā, ja mums bija viens
viena tehnoloģiskā ķēde ar vienu iekārtu kopumu, ka mēs viņu nomainām citu iekārtu kopumu. Sākam paredzēt, ka mēs nekalpām šķēderiem, bet mums bija iekārts šķēderiem tiešām. Paldies. Man kaut kādi jautājumi? Jautājums nav, bet droši vien ir jautājums. Kad ir protokols, Arī darbdienu laikā. tad jūs ierakstīsiet, ja par to, ka jūs gatavojat augstu priekš Latvijā dedzināšanas. Nu, mēs to neesam teikuši, un mēs arī to nemaz neplānojam. Iespējams, ka Grants vai VRC vispār dedzinās sacīvas atkritumus. Nepārstrādājot, neko. Jā, Jā, tieši Ko viņi plāno? tas, ko Polijā tas Polijā es redzēju arī vienus. Vedam uz Poliju, kur problēma. Mēs kā skatāmies, domāju, ka viņš uz Poliju kā parādu. Jēkabpilī, pastāstiet viņam, ka Jēkabpilī ļoti gaida šādu atkritumu dedzinātāju. Ļoti gaida. Pat Latvijas valsts tajā plānā ir iekšā atkrituma apsaimniekošanas plānā iekšā. Ja Jēkabpils labprāt dedzināt. Nē, nu, Domāju, ka, bet kur mēs izbraucam? Viņam ir kaut kāda viens, nav tik liels par. ja Jēkabpils nezinu, varēs par izdevīgu cenu ņemt, kāpēc ne? Ja tas atmaksājās. Cilvēki grib. Varbūt es beigās Jā. noklausoties. Kopējo. Vajag sakot, tādu īsti kaut kāds priekšlikums nedzirdēju. Ja? Konkrēts, kas būtu, teiksim, tā kā jāievieš uzņēmējiem savā darbībā. Vairāk tāds dialogs par vienu un otru, kas būs vai nebūs. Ja? Bet es tomēr lūgtu iedzīvotājus tad konkrētas lietas, par kādas arī tad sakiet, kas tad būtu vajadzīgs. Lai mēs arī no pašvaldības puses, lai arī varam izvirzīt nosacījumus, patiešām mēs redzam, ka tie ir reāli jāizpild un tā tālāk. Nu, pašlaik tāda diskusija veidā pārunāja, kas būs vai nu būs. Ja? Bet nu kopumā paldies, izsmeļoši stāstījāt. Ko plānojat, kā es arī teicu, pats var teikt, tas, kad pieprasa 200,000 tonnas, nenozīmē, ka viņi būs. Tas, kad tas apjoms varbūt vienā brīdī būs kaut kādā brīdī. Tas arī nav izslēgts, bet ne jau ir būs mūžīgi. Bet tas jau neliedz uzņēmējiem nodrošināt kaut kādā brīdī saņemt savu šo produkciju. Nu, diez vai mēs iesim tālāk nākotnē, ka viņi raksta kalnā. Nu, viņš ir jādomā, kur likt. Ja? Vai tā būs Somija, vai tas būs Latvijā dedzināšanas rūpnīca. Varbūt tāpat Jelgava vai vēl kaut kas. Nu, to jau mēs nevaram atbildēt. Ja? Tad mums ir tomēr jārūpējās par to, lai tas mazākas atkritums aiziet uz to kalnu. Kā tas būtu labāk izdarāms. Ja? Nu, pie tā mums vajag strādāt. Tā kā paldies jums. Mazliet es arī nokomentētu gribētu. Mēs iedzīvotāji sagaidām no jums, kā no vides speciālista, arī savu veidu priekšlikumus un ierosinājumus. Nevis nokomentēt, ka mēs esam iedzīvotāji parastie. Mēs sagaidām no pašvaldības, ka pašvaldība tā kā izvērtē, iedziļinās un jūs kā vides speciālisti, jūs nevienu komentāru. Ne par sprinkleru sistēmām, ne par ugunsdzēsības sistēmām, absolūti jums vispār jautājumu nav. Jūs tikai nokomentējāt to, ka mēs tas diskusijas kaut kādas vedam nepareizā virzienā. Cienījamā kunga. Priekšlikums izsaka konkrēts un reāls. Ja? Es jums jau pirmīt teicu. Ja? Un to arī pašvaldība izsaka. Ja? Jo katrs priekšlikums pirms viņa liek uzņēmējiem darīt, ir jāizvērtē tā priekšlikuma jēga un vajadzība. Šajā gadījumā esmu klausījies. Man ir savs viedoklis par kaut kādām lietām, un no tām izējot arī šie priekšlikumi radīs. Bet lūk, bet pārmetumiem iedzīvotājiem. Nebija nekāds pārmetums. Ka no mūsu puses nenāk priekšlikumi. Bet šī tā arī pēc būtības ir publiskā apspriešana, nevis tagad
Man ir uzbraucums par ugunsdrošību, tad es uzņēmējam tagad pieprasīšu 1000 litru dīķi izrakūdzu. To vides speciālists vai kā var to tālāk tieši virzīt. Tieši to es arī dzirdēju, tieši par ugunsdrošību, kas ir tā kā tas arī ir labs noteikti uzņēmumā, tātad ir šī lieta jāskatās. Pilnīgi loģiski priekšlikums, viss kārtīgi. Un tas, ka pašreiz tur notiek mitrināšana, ja tas ir domāts ar to vienu stabu, kur ir tāda galva uzlikta, tā kā mēs bijām aizbraukuši ekskursijā, kur maziņš vējiņš pūta visu to ūdeni uz ceļa, ne pat uz teritorijas pusi. Nu, tā bija tīrākā imitācija mitrināšanai. Tajā brīdī. Nu, tas nozīmē, ka arī vides speciālists redzot to, ka tā ir imitācija, vajadzēja pie uzņēmēja griezties, vienoties un... Speciālisti gāja tieši tur garām un saņēma dušiņu no turienes. Un tagad mums būs jāsniedz priekšlikumā kategorijā, kurā arī tiks uzrakstīts šīs lietas, tas ir jāskatās tieši tā. To tā? Tā arī bija. Jūs zināt, kāda situācija ir bijusi, kad mēs varējām visu aizvieties pēc ugunsgrēka, protams, bija no 10. vakarā līdz 7. rītā, bet es Jā, tad 7. rītā mēs to uzzinājām no viņām. Kāds ir jūsu plāns ar visu speciālistam, ar deputātiem to uzlabot? Kas tev šobrīd ir izdarīts? Mēs uzsveram šo atbildēt, mēs paceram pašvaldības policiju, ir cik mēs pamanām slavu. Vispārējais pamanām valsts valsts pārvaldībām, iekšķi pārzinēja ir pašvaldības policiju. Diemžēl mūsu sistēmā strādā pārkāpums tā. Skatīgs ir kāda veida, mēs vārds grūdoli, tagad izskatās šādi. Jautājums tiek pasauts. Jā, bet kādā runā varbūt par 20,000 tonu vaļas. Jā, ugunsgrēks ir vienkārši tu kā pierasti jau. Reizi tetraksni mums ir ugunsgrēku paziņošanas nav, tad mēs... Paziņošanas nav valsts. Jā. Mēs vajadzējām, ka ir tāpši. Jā, tad varbūt mums ir jāvēršās ar kādu ierosinājumu valsts iestādēm, lai šo uzlabotu, vai iedzīvotāji vispār būtu doši par jūsu prezentāciju reklāmu. Es uzreiz pateikšu, ka mēs neko nereklamējam, bet mēs ļoti uzmanīgi skatāmies uz šiem jautājumiem tieši par ugunsdzēsību. Tas gan nav šīs dienas vispār apspriešanas objekts, bet skaidrs, ka tas iet sasaistē. Ja būtu avārijas situācija, protams, viss kārtībā. Tāpēc mēs esam arī ieviesuši šo automatizēto sistēmu, kas, nav tāda mums obligāta prasība. Tajā brīdī, kad tas ir ugunsdzēsības dienests pārstāvs bija atbraucis uz pārbaudi, pāris nedēļas atpakaļ, es nemaldos, viņš bija ļoti pārsteigts par mūsu jau ieviestajām sistēmām un arī par to, ko mēs strādājam, ka daudz kur tādas nav. Tas bija ugunsdzēsēja, tā speciālista vārdi. Es nezinu, protams, kāds būs pārbaudas akts, ko gan viņš nosūtīs, es saprotu, ne mums, bet valsts vidas dienestam, valsts vidas dienests bija tas, kas pieprasīja šo pārbaudi. Kā es būtu 10. vakara informēta par ugunsgrēku jūsu uzņēmumu? Tas noteikti ir ugunsdzēsības dienas, protams. Tas ir jautājums arī mums. Uzņēmuma jautājums, tas iespējas darīt visu, lai nerastos. Tā, ka paredzēt neko nevar, tad tas arī ir saistīts. Mums ir. Mums jāprīdīt. Var mēģināt. Bet tur uz vietas tiešām mums pēc 8 līdz 5 strādā cilvēki. Mums tās cilvēki tāpatās. Ejot iekšā, tāpatās ir dzīves izvietotas. Tā, lai neklājam.
visi cilvēki ar mašīnu plūdu. Droši varat nelūģņāt, un izskatīties pāris vētēs, un prāt, sagaidīšu, scenāšu Nē, paldies. kafiju. Pašreiz Vai nav loģiski, kamēr nav sakārtota brīdināšanas sistēma, tad valsts iestāde nevar. Un uz ar to nevar vismaz jums tā lokāli visam pārvaldāt. Tas viss ir. Mēs neglabāsim, tas tev ir kā mums ir, līdz ar valsts ir. Vienam ir nav sakārtota valsts līmenī. Tā ir valsts problēma, kas nekad agrāk nav darīta. Un tagad tikai to signālu palaist, tas jau nav risinājums. Risinājumam jābūt tādam, kad ir reāli jādzēš šis ugunsgrēks. Nevar pats, ka tikai signāls. Novērt 240 iedzīvotāji, un privātais uzņēmums nav spējis nodrošināt paziņot katram iedzīvotājiem. Par parastoties jautājums, kam būs nav vērta drošība. Lai mums ir tiesības privātu informāciju par tādu iedzīvotāju. Ja valsts nevar nodrošināt drošību iedzīvotājiem, tad viņš nevar arī nopārt. Bet jūs teikt, ka tas ir valsts jautājums. Tad ko jūs darat lietas labāk? Tāpēc ietums, divi, un tāpēc. Es pazīju. Tā tad bija jautājums, kur būs pieejams ieraksts. Jā, kā es arī minēju prezentācijā, ieraksts būs pieejams nikami.lv mājaslapā. Kad ieraksim arī YouTube, varbūt tas ir links. Viņš būs pieejams līdz kaut kādam noteiktam laikam. Nu, viņš var noteikti arī būt arī ilgāk. Kamēr sabiedriskā apspriešana, jūs jau varat lejuplādēt, vai varbūt to video vai kā citādi ierakstīt. Tas jau tur nav tāds slēpjams. Jūs varat uztaisīt YouTube Nikami kontu, kur ik pa laikam publicēt smukus video, kādi jums ir uzlabojumi jūsu uzņēmumā, teritorijā. Šis būtu pirmais video un tad pārējos tādus īsākus. Varam par to padomāt. Ot, ieteikums. Jā, ļoti labi. Paldies. Labi, paldies. Jautājumu tad vairs, domāju, ka nebūs. Un tad tiešām rakstiet arī šos nosacījumus, arī kā Jānis minēja. Šos nosacījumus mums tiešām arī būtu svarīgi. Tas valsts dienas būtu svarīgi, precīzāk sakot. Nē, pēc tam jau mēs viņus saņemsim atļaujā. Mēs jau mazam nezināsim jūsu izvirzītos nosacījumus. Mēs viņus uzzināsim tikai atļaujā. Un tur nebūs ierakstīts, ka tas ir no iedzīvotāja. Apšaubām. Tāda ir, teiksim, tāda sistēma izveidota. Labi, paldies jums liels. Jā. Paldies. Paldies. Tā.